Es esmu Ingūna Petersone, un vispirms es gribu tev teikt paldies, ka tu esi sekojis manai vai manu kolēģu vēstulē, un ka tu esi ticis līdz šim video vai līdz šai lapai. Tas nozīmē, ka tu kaut ko meklē, bet vai tu patiesībā zini, ko tu meklē, to es vēl šajā brīdī nezinu. Mūsu sludinājums, ko tu esi saņēmis, ir sekojoši, ka mēs meklējam sev komandā cilvēkus, kas vēlas vai nu strādāt pilnā slodzē, vai piestrādāt papildus savam jau esošajam darbam. Šādu sludinājumu tu esi saņēmis, un, protams, ka normāls ir jautājums, kas man būs jādara. To es tev šobrīd nestāstīšu, jo katrs cilvēks, tad, kad viņš stājas darbā, tad viņam tiek doti darba pienākumi. Un es pastāstīšu nedaudz par sevi. Kā jau es minēju, es esmu Ingūna Petersone. Šajā uzņēmumā es strādāju vairāk kā gadu. Es esmu grupas vadītāja. Tātad es esmu atbildīga par to, lai cilvēki, kas pievienojas manā komandā, lai viņi patiešām sasniegtu to, ko es esmu solījusi. Un solīts ir darbs no mājām. Un tas nozīmē, ka tas nav tik vienkārši. Tas nozīmē, ka tev ir jāizplāno pašam savs laiks. Es esmu jau sludinājumā rakstījusi, vai varbūt arī tajā sludinājumā, ko tu saņēmi, nebija tieši pieminēts, vismaz 3 stundas dienā tev ir jāvelta šim darbam. Bet es jau nevaru izsakot, vai tu to dari vai nē. Un no tā ir atkarīgs rezultāts. Jo rezultāts būs. Tas mums ir pārbaudīts, un to mēs zinām. Jo, kā jau es minēju, es strādāju kā vairāk kā gadu. Un es zinu, ko es runāju un ko es solu. Un tātad sekojoši, tu varēsi arī šajā lapā apskatīties par pašu uzņēmumu, bet kādi jautājumi vēl cilvēkiem ir Latvijā? Latvijā, acīm redzot, es dzīvoju Dānijā un vairāk jau kā 2 gadus, tāpēc man šādi jautājumi likās ļoti jocīgi. Kā es varu uzticēties? Nu, tev ir jāuzticās, jo uzņēmums strādā tirgu vairāk kā 25 gadus, un šī sistēma, kā viņš savā internetu veikalā pārdod preci, tā ir ļoti normāla. Ražotājs, starpā ir šis te konsultants, darbinieks un nonāk pie paša pircēja. Bet kā konsultants darbinieks, es esmu pati arī pircējs tiešais, bet es savu algu pelnu tādā veidā, kad es cilvēkiem pastāstu par šo veikalu, un viņi pērk tieši no ražotāja tāpat, kā to daru es. Bet kā pastāstīt, tas ir tas pats grūtākais, jo parasti cilvēki saka, ka viņiem nav ne draugu, ne radu, ne paziņas, kas ieklausīsies, vai varbūt arī cilvēkam ir kauns. Kauns uzbāzties, jo mums ir pietiekoši liela pieredze ar tādiem uzņēmumiem kā Oriflames, Amvejs, Evons un tam līdzīgi, ka cilvēki iet tādi kā robotiņi un bāžas virsū, un cilvēkiem uzreiz, tātad, kā es sāku pieminēt, kad mēs strādājam ar kosmētiku, tad tas pirmais ir, tā ir piramīda, ja? Tas ir šis te izplatīšanas veids, nekas tam līdzīgs. Ja tu esi gatavs pamainīt savus iepirkšanās paradumus, ja tu esi gatavs mācīties ar mani kopā strādāt un pilnībā izmainīt savu dzīvi, jo mēs mācamies, šī ir tikai viena sadaļa, kā nopelnīt naudu, bet mēs mācamies arī to, kā faktiski vajag dzīvot, kā vajag pareizi ēst, kā vajag pareizi uzvesties, kā bērnus audzināt un tam līdzīgi. Ja tev tas ir interesanti, tad vai nu tu vari kļūt par šīs kompānijas klientu sākumā un nopirkt no kataloga, kuru tu arī redzēsi šajā lapā. Tātad katalogā ir vairāk kā 2300 preču vienību, izvēlies cenas, kas ir redzamas katalogā eiro, tāda arī būs. Ja tu būsi klients, pirksi 1-2 krēmus, bet tu vari kļūt arī par mūsu komandas biedru un strādāt vai nu pilnā slodzē vai papildus piestrādāt, bet tādā gadījumā mēs tev piedāvājam gatavu nokomplektētu paku, kas ir ļoti, ļoti kvalitatīva, jo šī kompānija ir ļoti augstas kvalitātes. Par to es šobrīd nestāstīšu, kāpēc es strādāju šajā kompānijā, bet man tas bija ļoti svarīgi. Un tad šī starta paka maksā 149 eiro. Plus vēl 19 eiro tev ir jāsamaksā par katalogiem un darba mapi. Bet tos 19 eiro tu nākamā mēnesī dabūsi atpakaļ kā dāvanu karti. Dāvanu karti 25 eiro vērtībā. Tātad faktiski tu būsi samaksājis 149 eiro par 15 produktiem, bet tur būs atsevišķi video noskaties, bet par šiem produktiem tev kompānija ir uzdāvinājusi 80 eiro. Tā ir atlaide.
un tūlīt slēdz līgumu vai ar mani, vai ar to cilvēku, kurš tev šo informāciju iedeva. Atsauksmes, kā šo darbu sāk cilvēki, kuri nezina ne internetā kaut ko, ne arī, kas tas tāds ir, vai sākumā varbūt šaubās, bet momentā noslēdz līgumu, pasūta paku, noklausies viņu atsauksmes, un tālāk tātad tu saņemsi šo te paku un strādās pēc maniem norādījumiem. Un rezultātu, kādu jau tu būsi nospraudis sev, tādu tu arī sasniegsi. Nu tad uz tikšanos raksti man tālāk mums, un kas ir ļoti svarīgi ir Skype, jo mēs strādājam no mājām. Tas ir ļoti liels pluss, bet Skype ir tad, lai tu varētu momentā kaut kādas neskaidras jautājumus noskaidrot no manis, un lai visu laiku es varētu skatīties un palīdzēt tev strādāt. Ja tev nav Skype, tad, diemžēl, mums būs ļoti grūti strādāt, un man rezultāti rāda, ka panākumu nav. Nu tad uz tikšanos apskaties un attā. Raksti man vai tam cilvēkam, kurš tevi uzaicināja, un tad mēs trietā kopā tiksimies. Visu labu! Sveicināta, Vanda! Vai tu mani dzirdi? Jā, labdien, es klausos. Jā, tev zvana Ingūna. Un Ingūna šodien ieraksta skolu par omega-3. Un tā kā tu esi mana partnere, tas nozīmē, mēs kopā ar tevi iepērkamies kompānijā LR Health and Beauty System, un tu kļuvi man partneri jau pagājušajā gadā, un es atcerējos, ka tev bija ļoti laba pieredze, ko dalīties par produktu omega-3. Jo produktu omega-3 mums ir ļoti daudz partneri iecienījuši tieši holesterīna līmeņa samazināšanai, un man ļoti patika tava atsauksme, tāpēc es veicu šo te video zvanu, lai tu padalītos ļoti īsi un ātri ar cilvēkiem pieredzē, kuru tu jau no omega-3 guvi jau pēc mēneša. Nu, pastāsti, jo mēs tavā pirmajā pirkumā ielikām tieši tev vajadzīgos produktus, un šodien tieši tad pastāsti par omega-3. Ok, jā, Vandiņ, droši. Man bija paaugstināts holesterīna līmenis, un es nolēmu, ka man tieši ir vajadzīgs šis omega-3. Un tā es arī pasūtīju LR interneta veikalā, un es sāku to lietot. Un, protams, pašsajūta bija ļoti laba, jo omega-3 izvada no organisma dažādas liekas vielas, kas ir, un arī es sapratu, ka mans holesterīns tika arī tīrīts ārā no organisma, jo pēc mēneša atkārtoti veicot analīzes no iepriekšējā augstā holesterīna rādītāja, kas bija jau augstāks par 7, man bija jau samazinājies un bija 6,7, kas jau manā skatījumā ir diezgan liels rādītājs, jo tik īsā laikā un holesterīns jau nemaz tik ātri nekrīt. Un es esmu apmierināta, man ļoti patīk, un arī tas veids, kā to var iegādāties, ir ļoti vienkārši. Jā, varbūt arī pastāsti, jo cilvēkiem kādreiz, kad es internetā sūtu tās vēstules viņiem un uzrunāju, un tāpat palīdzu arī tev strādāt, tev jau piereģistrējās pēc tavām rekomendācijām, tavā grupā arī cilvēki. Kā notika mūsu iepazīšanās, varbūt, lai tu iedrošinātu cilvēkus? Mūsu iepazīšanās notika internetā. Es pat īsti neatceros, kā tas bija, bet es nejauši kaut kā pamanīju kaut kādu informāciju, kaut kādu reklāmu no Ingūnas, un tas man piesaistīja uzmanību. Un tad mēs arī sākām runāt Skype'ā, un es sapratu, ka tā lieta mani interesē, jo es vēlos dzīvot veselīgu dzīvesveidu, un lietot arī veselīgus produktus un arī attīrīt organismu no piesārņojumiem.
Un es sapratu, ka šis veids, ar ko nodarbojas Ingūna, ir arī man pieņemams. Un tā es sāku pamazām lasīt informāciju par produktiem, ko var nopirkt šajā kompānijā. Un es esmu ļoti apmierināta, jo es varu sēdēt mājās pie datora un es varu uzzināt lietas, kas man palīdz, un es arī varu attiecīgi iepazīstināt citus ar tiem, savus ģimenes locekļus un draugus. Un jā, šis veids ir ļoti labs, kā sazināties. Man patīk. Jā, Vandiņ, es gribu tev teikt lielu paldies. Un beidzot šo mūsu konferenci, Skype konferenci, kuru mēs ierakstām video beigās, kur mēs runājam par omega-3, es aicinu gan pie sevis, gan arī pie Vandas. Tie, kas dzīvo Norvēģijā vai tie, kas dzīvo Latvijā, droši var Vandai pievienoties gan draugos, gan Skype'ā, gan jebkur, kur Vanda arī dod šo informāciju, vai ne, Vandiņ? Jā, tad es arī vēl varu pateikt, ka es tiešām tagad dzīvoju Norvēģijā. Un es arī esmu reģistrējusies Norvēģijā kā šīs kompānijas, vācu kompānijas darbinieks, bet es dzīvoju Norvēģijā un es varu ļoti vienkārši pasūtīt produkciju un to man ļoti ērti piegādā uz mājām vai arī tuvākajā pastnodaļā, kā man tas ir ērti pašai. Un es esmu ļoti apmierināta ar to. Jā. Prieks bija, Vandiņ, par tavu veltīto laiku, ka tu dalījies ar cilvēkiem pieredzē, jo tikai viens otram, ka mēs nododam šo informāciju un iedrošinām, tā mūsu komanda auga. Vēlreiz tev paldies un uz tikšanos. Atā! Paldies arī tev, Ingūna. Tu man daudz ko esi iemācījusi.